mūsu valstī, mūsu Latvijai tuvojas 100-gade. Vajag izdarīt kaut ko labu, lielu un paliekošu. Tukums pašlaik un mūsu novads pašlaik to sāk darīt. Viens no 3 galvenajiem vīriem, kas dibināja Latvijas valsti, bija Ulmanis Čakste un Zigfrīds Alnemērovics, mūsu pirmais diplomāts, spožākā zvaigzne pie Latvijas politiskajām debesīm, varētu teikt, līdz šim laikam. Un taisni brīnums, ka šim cilvēkam nav piemiņas vietas. Un izskaidrot to īstenībā ir pavisam viegli. Mērovics, būdams diplomāts, ir ceļojis pa visu pasauli. Viņš ir bijis Parīzē un Londonā dzīvojis un Maskavā un Pēterburgā un studējis un pildījis savus diplomātiskos pienākumus burtiski visā pasaulē. Protams, Rīga ir viņa darba vieta, bet mums ir jāsaprot, ka īstenībā Zigfrīds ir mūsu novada zēns. Viņš ir mūsējais. Mums ir jābūt ārkārtīgi lepniem un priecīgiem par to. Viņa bērnība ir pagājusi Kabilē, Pūrē, Cērkstē. Tukumā viņš ir beidzis ģimnāziju. Mērovics, šis te abrīnotais, jau savā dzīves laikā pielūgtais cilvēks, ārkārtīgi talantīgs, skaists un brīnišķīgs. Tas ir mūsu cilvēks. Un tāpēc arī viņam nav citur vietas. Viņam ir jābūt šeit. Un tas būs. 100 gadu mēs varēsim dāvāt gan valstī, gan pilsētai, gan novadam, gan paši sev, gan saviem bērniem, mazbērniem un visiem pēcnācējiem brīnišķīgu Zigfrīda Mērovica pieminekli. Es domāju, ka ar šo pilsēta ļoti iegūs. Tai būs tāda vēl viena liela pievienotā vērtība. Slavens cilvēks, ievērojama personība Tukumā. Un tādā veidā es domāju, ka Tukums, kurš vienmēr kāp kalnā, tagad pa 3 pakāpieniem skries uz augšu.